Tā atnāk vakars, gaita iet pret rietu, un tavās pēdās asaru rasa birst. Ojārs Vācietis. Pēdējā 9. nodaļa. Dīvāna filozofa Markīza de Šada pārdomas par dzīves vilcienu. Es ērti iekārtojos uz atvērtas, krāsaini ilustrētas grāmatas, ko kāds no bērniem ir atstājis uz dīvāna. Ilustrācijā no 36. lapuses vilciens iebrauc 37. Noguļos uz pēdējā vilciena vagona. Čuku, čuku, tū. Esmu uz dīvāna, ko gadiem pilnveidoju cītīgi darbojoties ar nošņikātajiem nadziņiem. Lai cik ērts un skaists arī nebūtu palicis iemīļotais dīvāns, kartona un papīra izstrādājumi joprojām ir manas iecienītākās filozofisku pārdomu vietas. Un te nu tas ir. Satiekas manas ideālās kombinācijas daļas – dīvāns un grāmata. Acis pieveru šaurās spraudziņās tā, lai no malas varētu likties, ka guļu. Bet es neguļu. Es vienkārši domāju. Domāju un pārdomāju visu savu notikumiem bagāto dzīvi. Visas savas 9 dzīves, kas paskrējušas garām kā ātrvilciens ar 9 vagoniem, kas brīžam piestāja stacijās, jo kādam vairs nav ar mani pa ceļam. Katrā vagonā savs stāsts un piepildījums, katrs vagons, kam esmu gājis cauri ar savu jaunas, dzīves lapuses intrigu, lika man uzkavēties kādu laiku. Kādā vagonā uzkavējos ilgāk, bet bijuši arī tādi vagoni, no kuriem man gribējās ātrāk tikt laukā. Būdams savu 9 dzīvju sākumposmā, es ātrāk gribēju izskriet visiem vagoniem cauri. Gribēju pēc iespējas ašāk nokļūt līdz galapunktam, jo man bija gaužām interesanti, kas tad ir tur, tajā pēdējā stacijā. Šobrīd, sēžot pēdējā vagonā, es vēlētos, kaut ceļojums nekad nebeigtos. Es zinu, ka tas ir neiespējami. Visi vilcieni agrāk vai vēlāk nonāk galapunktā. Tomēr šajā konkrētajā mirklī, kad esmu uzkrājis lielu dzīvju pieredzi un arī mazulietiņu gudrības, man gribētos, lai vilciens Rīgas Zilupe ilgāk uzkavējas Viļānos. Es gribētu paslaistīties Viļānos kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem. Es vēlētos dot viņiem tikpat daudz mīlestības, cik viņi devuši man. Nē, ne tikpat, bet vairāk. Kā saka ar astīti, jo no esmu sapratis, ka dot ir daudz patīkamāk nekā saņemt. Dot, nevis cerībā dabūt ko pretī vai dabūt atpakaļ, bet tāpat vien. Dot nevis tāpēc, ka tev ir par daudz, bet tam dēļ, ka kādam šajā noteiktajā brīdī ļoti vajag to, kas ir tev. Un tu gribi un spēj dot kādam to, kas tam ir tik ļoti nepieciešams. Es gribētu uzkavēties Viļānos, lai kopā ar Mimi izceptu rabarbara pīrāgus. Sūri skābā dzīvju pieredze man ir iemācījusi, ka izcept saldus rabarbara gardumus. Un šobrīd es vēlētos, lai man pietiktu laika nodot šīs zināšanas maniem vismīļākajiem cilvēkbērniem. Liekot ķepu uz pūkainās sirds, atzīstu, mīlu Mimi, MJ un Kiki tik ļoti, ka būtu gatavs apēst visas negaršīgās kotletes pasaulē, lai tikai viņiem tiek tie gardākie kumosiņi. Tomēr tagad es saprotu, ka, lai no maza puņķēna bērnu dārznieka izaugtu glauns džentelmenis vai harizmātiska dāma, viņam savas dzīves rūgtās kotletes jānotiesā pašiem. Savas pirmās pankūkas jāpiededzina pašiem. Maniem mīļajiem cilvēkbērniem pašiem ir jāuzrīko katastrofālas tropiskās ballītes, lai saprastu, ka katrai rīcībai ir sekas.
Maniem mīļajiem cilvēkbērniem jānonāk pie secinājuma, ka nav jālien visos iespējamos caurumos, lai saprastu, cik gara ir caurule. Pietiek ar to, kā apgūst matemātiku. Tā var palīdzēt izvairīties no liekas smērēšanās. Mimi, MJ un Kiki, tāpat kā man, ir neskaitāmas reizes jāpiedzīvo nērtības un jānogāžas no metra augstuma, kamēr viņi atradīs perfektu pozu savā dzīves krēslā. Un jāsaprot, ka citu iesildīts beņķis nevienmēr ir piemērota vieta tev. Es gribētu piestāt Viļānos, lai spētu izbaudīt laiku ar ģimeni. Ģimene nevienmēr ir kaķu tētis un kaķu mamma. Ģimene ir mājas, kurās gribas atgriezties, vieta, kur smelties spēku un laizīt kautiņā iegūtās brūces. Tā vieta var mainīties, jo svarīgas ir tikai būtnes, kas šo vietu rada un padara par mājām. Ģimene ir būtnes, bez noteiktas dzimtes un skaitļa. Būtnes, kam uz pleca var raudāt pēc pārciestā pazemojuma, ar ko pārdzīvot zaudējuma bēdas, vai no sirds priecāties par spērtajiem pirmajiem soļiem dzīvē, vai arī no sirds izsmieties par anekdotiskiem atgadījumiem darbā. Ģimene ir būtnes, ar ko stundām ilgi var runāt par globālo ekonomiku vai pārcilāt bērnības atmiņas. Ģimene ir vieta, kur būt tādam, kāds esi, un kur ir būtnes, kas bez ierunām pieņem tevi tādu 9-kilogramīgu ūseni, kas pārklāja katru dzīvokļa kvadrātcentimetru ar savu spalvu. Ja Rīgas stacijā, kāpjot pirmajā vagonā, es būtu zinājis un sapratis to, ko zinu un saprotu tagad, es nemūžam nebūtu tērējis dārgo laiku uz tukšajām ambīcijām un centieniem kļūt par lielu, statistiski nozīmīgu kaķi. Es ļoti gribētu pakavēties Viļānos, lai nodotos apstāšanās mirkļa burvībai. Es visu laiku kaut kur skrēju, lecu, burtiski lidoju. Visu laiku izvirzīju mērķus un uzdevumus un pa galu pa kaklu centos tos sasniegt un izpildīt. Un tikai tagad, kad vilciens tuvojas gala stacijai, kad zilupe vairs nav aiz kalniem, es saprotu, ka gribu apstāties un apzināties visu, kas man apkārt. Cik daudz es cauri vagoniem skrienot, lecot un burtiski lidojot nebija redzējis. Cik daudz fantastisku mirkļu esmu palaidis garām. Cik zvirbuļiem bija jāizlido uz labākiem medību laukiem, lai es sāktu apzināties patiesās dzīves vērtības. Man ir skumji iedomāties, kā arī maniem mīļajiem cilvēkbērniem skrienot, lecot un burtiski lidojot, būs jāpazaudē tik daudz laika, nenovērtē mirkļu un iespēju, kamēr viņi iemācīsies apstāties, izbaudīt, dzīvot, mīlēt un mīlētiem būt. Es nolieku galvu uz ķepām un ieslīgstu miegā. Uz savas fantastiski ērtās bilžu grāmatas, iekārtojoties starp 36. un 37. lapusi. Uz sava mājīgā, paša nagiem skaistinātā dīvāna, kur neskaitāmas stundas esmu pavadījis kopā ar savu ģimeni. Ieslīgstu nebeidzami garā pēcpusdienas kaķes naudā, un vilciens piestāja Zilupes stacijā.